Sveicināti! Mahatma Gandijs ir teicis, esi tās pārmaiņas, kuras tu vēlies redzēt pasaulē. Ir vērtīgi atpazīt, kādos momentos mēs paši kļūstam par to, ko nepieņemam. Šodien es gribu parunāt par vienu no vissāpīgākajiem, bet arī vispatiesākajiem spoguļiem mūsu dzīvē, to brīdi, kad mēs paši kļūstam par to, ko esam kritizējuši citos. Es gribu, lai mani saprot, bet vai es saprotu citus? Mēs bieži sakām, es gribu, lai mani sadzird. Es vēlos, lai ar mani runā ar cieņu. Man vajag, lai mani nenosoda. Un tas viss ir patiesi. Bet cik bieži mēs paši sniedzam to citiem, ko vēlamies saņemt? Vai mēs klausāmies tajā mirklī, kad kāds cits runā? Vai mēs ļaujam izteikties, neiejaucoties ar saviem padomiem? Spējam nenosodīt kādu, kad kāds kļūdās. Rīkojamies ar cieņu arī tad, kad neviens neskatās. Reizēm atbildi ir nē, un tas ir cilvēcīgi. Bet tieši šeit sākas apzināta dzīve. Kāpēc mēs atkārtojam uzvedību, ko paši nespējam pieņemt? Viens no iemesliem ir tāpēc, ka mēs esam ieraduma mašīna. Mēs atkārtojam to, kas mums ir bijis apkārt, mājās, skolā, attiecībās, sabiedrībā. Mēs uzvedamies autopilotā, automātiski, nedomājot, vai tas saskan ar tām vērtībām, ar kurām es iespējams tikai tagad sāku strādāt, kuras es gribētu ieviest savā dzīvē. Mēs bieži reaģējam, nevis izvēlamies. Tajā mirklī, kad jūtamies apdraudēti, nesaprasti un pat aizvainoti, mēs aizsargājamies. Un šī aizsardzība bieži vien izpaužas kā tā uzvedība, ko mēs nemīlam citos. Ironija, dusmas, nosodījums, vēsums. Mēs nejūtamies redzēti, tāpēc kļūstam neredzīgi citiem. Kā sevi pieķert un mainīt virzienu? Došu dažus jautājumus, ko tu vari sev uzdot tieši tajā mirklī, kad tu saproti, kad tu jūti, kad tu atbildi no autopilota, no vecās programmatūras, kura tu nevēlies būt, kurš tu nevēlies būt. Un jautājums, vai ja es būtu otrā pusē, kā es justos? Vai arī cits jautājums. Vai es šobrīd rīkojos tā, kā es gribētu, lai izturs pret mani? Vai vēl cits jautājums. Vai es izvēlos izprast un saprast otru, vai arī es vēlos pierādīt, ka man ir taisnība? Un pats svarīgākais, ko es sagaidu no citiem un kā es varu to dot sev pati. Kā mazie piemēri no ikdienas, tu dusmojies, ka tevi nenoklausījās līdz galam, bet vai tu klausījies, ka tavs kolēģis ar tevi runāja, vai tavs bērns vai partneris? Tu pārmet partnerim, ka viņš tevi nosoda, bet vai tavs balss tonis pirms tam nebija tieši tikpat ass? Tu jūties nesaprasts, nesaprasta, bet vai tu pats centies saprast citus tā pa īstam, pieņemt viņu taisnību, viņu sajūtas? Tu jūties sāpināts tajā mirklī, kad ignorē tavas ziņas, bet cik bieži tu pats atstāji ziņas nelasītas, jo vienkārši nav interese, nav gara stāvokļa. Tev nepatīk, ka kāds vienmēr pārtrauc, bet vai tu neesi tas, kurš draugu lokā steidzas iestrupināt savu viedokli pirms otrs vispār pabeidz teikumu? Tu vēlies, lai partneris tevī klausās, bet vai tu pats, vai kad kāds žēlojas, neliec iekšā un nesaka, pagaidi, es tev pateikšu, ko darīt?
Tu iespējams nepanes, ka tev publiski kritizē, bet vai tu pats neļauši skaļi izrādi neapmierinātību ar kāda cilvēka darbu vai reakciju citu klātbūtnē? Tu saki, ka cilvēki ir pārāk nosodoši, bet vai tu pats pati neslēpti neuzlūko kādu ar domu? Diez vai šim izdosies, diez vai tas izdosies. Esot patiesi godīgiem, mēs esam visi to darījuši. Un ne jau ļaunuma dēļ, bet ieraduma vai noguruma dēļ. Viss mainās, kad tu to pamani. Kad tu to pamani, tu iegūsti izvēli, un ar izvēli sākas pārmaiņas. Mēs visi esam šajos stāstos, un tie nav kļūdu saraksti. Tās ir ceļa zīmes uz izaugsmi. Kā sākt pārmaiņas sevī? Solis numur 1 - atzīsti. Atzīsti to, kā tu jūties. Atzīsti to, kur tu esi. Es šobrīd jūtos aizvainots, aizvainota. Es reaģēju ne tā, kā es patiesībā gribētu. Tas ir ok. Tas ir punkts, kur sākt. Solis numur 2 - izvēlies citādi. Pat ja tas nozīmē dziļi ieelpot un pateikt, piedod, es negribu būt tāds cilvēks. Solis numur 3 - integrē katru dienu. Katru dienu runā tā, kā tu vēlies, lai runā ar tevi. Klausies tā, kā tu gribētu, lai tevi sadzird. Tu nevari mainīt pasauli vienā dienā, bet šodien tu vari izmainīt savu attieksmi, un tas jau ir sākums. Tu esi pārmaiņas nevis tad, kad tu dari kaut ko lielu, bet tad, kad tu dari citādi nekā iepriekš. Es tev aicinu dzīvot pēc iespējas vairāk savu dzīvi. Jā, tur būs grūtības. Neļaut tām novirzīt tevi no ceļa. Ir baigi ok, 2 soļus priekšu, 1 atpakaļ. Tas mums tā ir paredzēts. Tā tas vienmēr ir noticis, notiks tagad un notiks arī nākotnē. Un pa ceļam es tev iedošu 4 prakses, kas tev palīdzēs saglabāt savu veselumu ceļā uz savu dzīvi. Numur 1 - nevaino nevienu. Numur 2 - nevienu nevērtē. Numur 3 - nežēlojies par to, kur tu esi, kāda ir tava dzīve. Un numur 4 - nenosodi nevienu un arī sevi. Pamēģini kaut uz vienu dienu ievērot šos 4 nē, uztaisi kā mantru. Pamēģini. Mums būs par ko parunāt, kad tu izmēģināsi. Kaut uz vienu dienu izmēģini un pamani, kā tu jūties un kā notikumi mainās ap tevi. Tas ir treniņš katrai dienai. Iemesls, kāpēc tev nav izdevīgi kādu vainot, kādu vērtēt, žēloties vai nosodīt, ir tas, ka tajā mirklī, kad tu to sāc darīt, tu paņem tā otra cilvēka problēmas uz sevi. Un tu kļūsti pat emocionāli smagāka. Daudz to jūt arī kā fizisku smagumu, jo tev ir jānes vairāk. Viss tas, ko tu nosodi, tu to nes sevī. Un tikai paši mēs spējam sevi no šīm važām atkabināt. Tikai paši mēs spējam sevi radīt brīvus. Es tev vēlu mierpilnu satikšanos ar sevi katru dienu. Un ja tu vēlies saglabāt savu veselumu, atbrīvoties no uztraukumiem, nemiera, raizēm, es tev aicinu pievienoties arī uz 3 dienu live meistarklasēm, kas notiks no 4. novembra. Informāciju tu atradīsi pirmajā komentārā. Jau pievienojoties šodien pat, tu iegūsi 2 lieliskus bonusus. Pirmais bonus būs restarts tavai nervu sistēmai. Tu uzzināsi, kāpēc drošības sajūta ķermenī ir pamats
pārpilnībai un iekšējam mieram. Tu iegūsi ļoti vienkāršu, bet spēcīgu tehniku, kas jau palīdzējuši simtiem cilvēku pārslēgties no baiļu režīma uz drošības režīmu. Praktizējot šo metodi, tu spēsi transformēt savu enerģētisko identitāti, lai harmoniskā veidā tavā dzīvē sāk materializēties, realizēties vēlmes. Un bonus numur 2 ir saki ar dievas bailēm no naudas. Tā es esmu nosaukusi šo praksi, jo skaties, kā gribi, nauda ir mums klātesoša, vienmēr ir bijusi un būs. Smadzenes prognozē mums realitāti balstoties uz pagātnes pieredzi un uzskatiem. Ja tu uztver naudu kaut ko, kas ir ārpus tevi, smadzenes to sāk reaģēt kā trūkumu, un tas izraisa stresu. Stress signalizē tālāk ķermenim, nauda ir apdraudējums. Rezultātā nauda pie tevis neturas. Es esmu atklājusi būtisku iemeslu, ko liela daļa pilnībā ignorē. Tava nervu sistēma izlemj to, vai nauda ir droša tavai būtībai vai nē. Un tavā rīcībā būs pirmie 5 soļi, kas mainīs tavas attiecības ar naudu. Ja tev šī epizode patika, rezonēja, uzrunāja, piesako kanālam, padalies ar kādu draugu vai ģimenes locekli, un, ja vēlajies, uzraksti man, pastāsti, kur tu esi sev pieķēris šo spoguli, kā tu esi sev spējis mainīt. Es ar prieku dzirdētu. Un ierakst arī komentārā. Paldies! Paldies, ka esi te! Paldies, ka esi kopā ar mani! Un mēs tiksimies nākošajā epizodē vai arī meistarklasēs.